jau es gribu pastāstīt par cilvēkiem, kurus es uzskatu par līderiem mūsu skolā. Ejam! Pastāsti par savu ikdienu. Es nodarbojos ar to, ka apskaņoju dažādus pasākumus un arī filmēju dažādus pasākumus. Kādi ir tavi sasniegumi? Manuprāt, mani sasniegumi ir diezgan augsti, jo esmu piedalījies dažādos konkursos, pasākumos. Viens no tādiem lielākiem konkursiem bija Maksimālisti. Dabūju 2. vietu. Par to es jau arī runāju, kad piedalījos projektā Maksimālisti. Konkurss tas bija. Un tur es teicu tā, ka nākotnē es vēlos nofilmēt dokumentālo filmu par Latviju, kurā būs attēlota latviešu dzīve. Tas ir talants? Kā tu uzskati? Es uzskatu, ka nedaudz talants tas ir dots, bet gribu pateikt arī to, ka kādreiz, kad es biju maziņš, mans tēvs nodarbojās ar filmēšanu, un viņš ņēma līdzi mani arī uz pasākumiem. Un es domāju, ka tieši tas mani piesaista filmēšanai. Vai grūti apvienot ar mācībām? Ar mācībām to ir grūti apvienot, jo bieži vien dažādi pasākumi skolā vai Ludzā vai Ludzas novadā, bieži vien tie notiek arī stundu laikā un sanāk arī tā, ka ir ļoti daudz uzdots tur mājas darbu un vajag montēt video. Es vēlos pateikt paldies saviem vecākiem un arī gribu pateikt paldies skolai par to, ka viņi palīdz man attīstīt manus talantus. Pēdējo mēnešu laikā Raivis ir pierādījis nevien kā labu video operatoru, bet arī kā ideo generatoru un arī to realizētāju.